Čau, čau, čau! Sveiciens visiem, kas ir pievienojušies Astro dizaina izaicinājumam. Šeit Lelde, un šis būs neliels, īs ievads. Uh, ir cilvēki, kas klausīsies telegramā, vienkārši audio formātu, un ir cilvēki, kas redzēs šo visu arī prezentācijas formātā ar visu bildi un video. Tā kā es centīšos ļoti atcerēties backgroundā, ka es mēģinu tā kā trāpīt uz abiem šiem formātiem, lai viss būtu skaidrs. Bet katrā gadījumā es domāju, ka zaudētājs nebūs neviens. Un arī telegramā es ielikšu kaut kādus paskaidrojošos attēlus, tur, kur man tas liksies, ka ir absolūti nepieciešams. Tālūk. Bet uzsākot šo visu, es tomēr gribu sākt ar tādu pavisam, cerams, īsu ievadu, lai tiem, kas varbūt tikai tikko iepazīstas ar cilvēka dizainu, kas man ir atraduši varbūt pirmo reizi un atraduši, ko es daru un ar ko es nodarbojos. Un tad, tā kā ievads, šī izaicinājuma ievads pieprasa man nedaudz iepazīstināt ar to, kas tad ir astro, kas tad ir dizains un kā es to vispār saliku kopā. Un šis izaicinājums, viņš būs pieejams noteikti arī pēc šīm 3 dienām. Viņš būs noteikti pieejams manā Telegram kanālā, cik tas kanāls ilgi eksistēs. Neko es ārā nedzēsīšu. Tāpat arī kursu platformā tie, kas tur viņam seko līdzi, zinat, ka arī tur, ja tu esi iegādājies piekļuvi, tad zinat, ka visi varēsiet tam piekļūt. Es teikšu tā, neierobežot laiku, bet ko gan es vispār varu jums garantēt, ja? Nekad neko nevar zināt ar to, cik ilgi es vispār vēlēšos šo kursu platformu uzturēt. Lai nu kā, pagaidām, tuvākajā laikā noteikti nekas nemainīsies. Un tad, pirms es sāku runāt par astro dizainu, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi pateikt, ka astro dizains ir manis izdomāts termins. Un, lai gan tas ir tieši tik vienkārši salikts kopā, ja, kā astro un dizains, tad es nebūtu nebrīnītos, ja šādā vārdu salikumā to būtu izdomājis, izmantot vēl kāds cits, ja, kas savā darbā strādā gan ar astroloģiju, gan ar cilvēka dizainu. Bet, man nav tādas zināšanas īsti. Savukārt vārdu salikumu astroloģiskais cilvēka dizaina tips es arī radīju pati, un vienkārši īsāk sanāk teikt astro dizains. Tāpēc, tā kā es strādāju gan ar cilvēka dizainu, gan ar astroloģiju, tad es nevaru nelikt šīs zināšanas kopā. Un darbā ar klientiem es jau sen vairs neatdelu vienu no otra, bet strādāju sintēzē gan ar astroloģiju, gan ar cilvēka dizainu, gan ar gēnu atslēgām. Lūk, un lielākā daļa no tā, ko es stāstīšu šajā izaicinājumā, ir manis izveidots koncepts. Manuprāt, ir ļoti būtiski to saprast. Ja, ka es nevienā mirklī nesaku, ka man to kāds tā mācīja, vai ka tā tagad ir vienīgā absolūtā patiesība, un tikai šitais strādā, un nekas cits nestrādā, noteikti nē. Tāpēc es lūdzu tevi nākt ar atvērtu prātu un pašam izsacināt, cik ļoti ar tevi rezonē šī informācija, un tieši šīs informācijas, šo zināšanu apvienošana tādā veidā, kā to daru es. Un vienlaikus es tomēr centīšos arī sadalīt savu stāstāmo materiālu tā, lai pēc vajadzības tu vari nogriezt lieko, ja? To nogriezt, saku, tā kā pēdiņās. Respektīvi, es iepazīstināšu tevi ar informāciju soli pa solim, un tad tā kā salikšu kopā to, ar ko es tevi būšu iepazīstinājusi. Lūk, tā kā, ja tev nepatiks, kā tas izskatās kopā, tu vienkārši varēsi sev paņemt vai nu tikai astroloģijas slāni, vai nu tikai cilvēka dizaina slāni. Ja? Te nav spiesta lieta, ja? ņemt visu kopā. Tā kā šoreiz es centīšos cilvēka dizaina info pasniegt vairāk caur BG5 prizmu, ja cilvēka dizaina pielietojumu biznesā un karjerā. Un tāpēc, tad, kad mēs tiksim līdz tipiem, tad tas būs varbūt nedaudz savādākā izpildījumā nekā piemēram, tie apraksti, kas ir šobrīd pieejami manā YouTube kanālā, kurus esmu atrodama kā lelde.design, ja kāds to vēl nezina. Un es zinu, ka daudz no jums jau ir noklausījušies tipu aprakstus tur, bet šeit, šī izaicinājuma ietveros, es piedāvāšu tipu aprakstus vairāk tieši karjeras un dizaina kontekstā.
gribēju pateikt biznesa, un pateicu bizaina. Nu, lūk, tālūk. Un es te apakšā parakstos kā Lelde, kura ir gan manifestors, un kuram ir manifestors, kuram ir struktūrēšanas kanāls, ja? Tā kā varbūt tas arī radīs izpratni. Kāpēc es īsti neko nedaru pēc tā kā rakstīts grāmatā, kāpēc es gribu darīt pa savam, un no kurienes tad man tās idejas un tie jaunie koncepti vispār rodās, ja? Nu, lūk. Un vienlaikus es gribu arī atgādināt, ka šī izaicinājuma saturs ir paredzēts tikai personiskai lietošanai. Tas ir domāts tavai izaugsmēji, tavai pašizziņai. Šis saturs nav veidots ar mērķi, lai tu to kopētu vai mācītu tālāk. Ja es gribu mācīt tālāk, tad es pārdodu to kā kursu, kuram arī ir attiecīga cena, un es apzinos, ka cilvēki pie manis mācīsies kā kursu, nevis kaut kādu izaicinājumu, nevis vienkārši meistarklasi, bet viņi nāks un maksās par informāciju, lai varētu viņu ar manu, tā arī tā kā būtu man atļauja, nodot tālāk. Bet visādi citādi pārpublicēt šo darbu bez saskaņošanas un atsaucēm ir aizliegts. Nu, lūk, tas, protams, neizslēdz to, ka jūs varat dalīties ar to, ko esat uzzinājuši ar saviem draugiem, radiem, paziņām, un to, ka jūs ejat šo izaicinājumu tam līdzīgi, bet tas ir tīri kontekstā, ka tas nav domāts, lai to kopētu tādā copy-paste stilā. Ja? Nu, lūk, jo, protams, kurš gan var uzlikt autortiesības astroloģijai, vai cilvēka dizainam ir arī autortiesības, protams, ja? Bet pēc būtības astroloģijai nevar uzlikt autortiesības, un to, ko es stāstu par zīmēm, to, ko es stāstu par kaut kādiem astroloģijas konceptiem, stāsta vēl miljonu citu cilvēku. Vienkārši katrs to varbūt dara citā veidā. Nu, lūk, tā kā es ceru, ka tas arī ir skaidrs. Tātad astroloģija un cilvēka dizains. Pirmkārt, es vēlos atgādināt, ka astroloģija un cilvēka dizaina sistēma jau saknē ir ļoti saistītas. Tātad astroloģija ir vienas no tām senajām zināšanām, kas ir izmantotas cilvēka dizaina pamatā. Tāpat kā hindu čakru sistēma, kabala, ķīniešu aičing sintēze ar tādām mūsdienu zinātnēm kā kvantu fizika, bioķīmija un ģenētika. Cilvēka dizaina sistēmas pamatlicējs ir Rao Ruhu, īstajā vārdā Alan Robert Krakover, pie kura šī informācija atnāca 1987. gada janvārī mistiskas pieredzes ceļā. Manuprāt, to ir ļoti būtiski zināt. Nu, lūk, savukārt astroloģija vairākās kultūrās ir tradīcija un māksla par debesu spīdekļu stāvokļa ietekmi uz cilvēkiem. Respektīvi, mūsdienās to uzskata par pseidozinātni. Ja kādreiz varēja teikt, ka tā ir zinātne, ja, jo ar astroloģiju nodarbojās reāli astronomi, un viņiem bija viss kaut kas daudz jāzina, viņi bija tādi kā senie zinātnieki. Ja, un tad mūsdienās astroloģija noteikti nav zinātne. Nu, lūk. Un tāpat kā ar astroloģijas palīdzību arī ar cilvēka dizainu, cilvēks var izzināt un iepazīt sevi un savu unikalitāti. Cilvēka dizains var tev atklāt, kā izmantot savu enerģiju efektīvā veidā un pieņemt pareizos lēmumus dzīvē, kas vislielākajā mērā ir saskaņā ar tevi pašu. Un tieši par šo lēmumu pieņemšanu mēs arī runāsim šī izaicinājuma ietvaros. Tas tātad ved uz apzinātību, jeb atmošanos, un var palīdzēt uzlabot dzīves kvalitāti visās jomās. Un, Rao Ruhu teica, ka cilvēku dizains šeit ir tiešām, lai cilvēkus atmodinātu. Bet, ne visiem ir lemts atmosties, tas arī ir fakts. Nu, lūk. Un tagad tie, kas redz ekrānu, tie uz ekrāna redz Reivu mandalu, bet, vārds sakot, lai ieraudzītu, kā astroloģija savienojas ar cilvēka dizaina sistēmu, atliek paskatīties uz šo Reivu mandalu un pa lielam viss top skaidrs. Es mēģināšu izstāstīt tā, lai arī klausoties varētu nojaust, kas tas ir. Un, protams, droši iegooglējiet Reivu mandala un arī atradīsiet šos zīmējumus visticamākais. Nu, lūk, un tad paskatoties šo Reivu mandalu, mēs ieraugam zodiaka apli. Zodiaka apli ar visām 12 zīmēm, un šis zodiaka aplis ir nofiksēts attiecībā pret ķīniešu heksagramu apli. Tie, kas ir gājuši ar mani panākumu kodeksu, tie iespējams jau atcerās kaut ko par aičing apli, kā es viņu tur nosaucu, ja? Jo Reiva mandala ir arī trademarks, kas pieder Jovian Arhaivas, starp citu. Nu, lūk, un tātad šīs 64 enerģijas, kas ir tās ķīniešu aičing, tās heksagrammas, ja? Cilvēka dizaina sistēmā tiek izteiktas vārtos. Mēs sakam 64 vārti, cilvēka dizaina ir 64 vārti, bet respektīvi tie vārti, viņi ir balstīti uz tām pašām ķīniešu heksagrammām, ja? Savukārt gēnu atslēgās tās sauc par 64 atslēgām.
Ja? Bet pamats gan atslēgām, gan cilvēka dizainam pēc būtības nāk no šī ķīniešu aičinga. Nu, lūk, un tā tad tas astroloģiskais aplis ir nofiksēts attiecībā pret šo aičinga apli, un ja tie, kas ir jau pazīstami ar astroloģiju, tie apmēram iztēlojas, kā izskatās astroloģiskais aplis, ja, un astroloģiskie apli, uztaisot to savu astroloģisko karti, tur ir tie simboli, planētu simboli, un simboli zīmēs, viņi var kaut kur atrodas, tur tas ir nofiksēts tas mirklis, kad mēs piedzimām. Un viņš ir izteikts šajos simbolos un šajā astroloģiskajā kartē. Protams, tur kosmosā nekas nav tāds apaļš un plakans, kā ir šie rati visi uzzīmētie, bet tas ir tāds vienkārši attēlojums tam visam. Arī neviena planēta neriņķo tādā perfektā aplītī arī ap Sauli. Tas arī būtu jāsaprot. Ja? Lūk, un tas interesantais tātad, ja mēs astroloģijā varam tur, piemēram, pateikt, kur cilvēkam ir Saule aunā. Šī karte vispār, kas ir redzama uz ekrāna, tie, kas redz, tā ir paša Rauruhu karte. Ja? Viņš arī bija manifestors. Dzimis ar Sauli aunā. Bet nevis, un te mēs ieraugam, ka tas nav vienkārši aunā, bet mēs redzam, ka auna zīme, viņa tur sadalās smalkāk, tātad tajos vārtos. Un viņam konkrēti ir Saule 51. vārtos. Arī viņa mēnesis tur ir, tā kā viņš ir dzimis jaunā mēnesī. Jā, interesanti, vai ne? Un paskat, ko viņš ir radījis, kādu jaunu sistēmu pasaulē ienesis. Protams, gan kā manifestors, gan skatoties uz astroloģiju, tīri, ka viņš ir dzimis šajā jaunmēnesī. Lūk, bet tā ir kā cita tēma, tur es tā kā tagad iekšā neiešu, bet tas interesantais, tie, kas vērīgi pastīsies uz šo mandalu, ieraudzīs, ka tur nav tikai viens saules simboliņš. Saules simboliņš ir aplīts un iekšā ir vēl punktiņš. Šeit ir vēl viens tāds pats simbols. Un tas arī ir tas interesantais, ka cilvēka dizains sastāv nevis vienkārši no vienas astroloģiskās kartes, kas ir nofiksēta pret to ķīniešu apli, bet no 2 astroloģiskajām kartēm. Un tā tad ir mūsu dzimšanas datums, un tad ir mūsu dizaina datums. Un tas dizaina datums ir tā kā nofiksēts mirklis arī debesīs, ja? Tā kā tas ir tieši Saules atrašanās mirklis 88 grādus pirms Saules pozīcijas mūsu personiskajā dzimšanas mirklī. Ja? Respektīvi, ja mēs zinām savu Saules atrašanās punktu astroloģiskajā ratā, tad precīzi 88 grādus atpakaļ mēs atrodam savu neapzināto Sauli. Un es uzreiz parādu, nākamais slaids, tie, kas redz arī ekrānu, pārējie var vienkārši uzreiz paskatīties uz savu cilvēka dizaina kartu, ko var izveidot manā mājaslapā, lelda.design. Var sakot, mums pamatā ir pazīstams tieši šīs kartes. Ja tu iesi manā mājaslapā un izveidos savu karti, tu redzēsi, ka tur nekāds astroloģiskais rats neparādās, tur vispār neparādās nekādas tur zīmes un nekas tāds. Ja? Jo kāpēc? Tāpēc, ka cilvēka dizainā nerunā par zīmēm, tur nerunā par aunu, par vērsi, par dviņiem, tur neko nerunā tā. Tur runā tikai par vārtiem, par 64 vārtu enerģiem, bet ir jāsaprot, ka, piemēram, gan tie 21, gan 51, gan 42 vārti, viņiem ir šī auna enerģija, ja? Un arī 3. vārtiem, un arī 17. vārtiem, un arī 25. vārtiem būs tā un enerģija. Ja? Lūk, savukārt, ja mēs skatāmies uz to klasisko cilvēka dizaina karti, tad mēs redzam tā saucamo, angliski tas ir tas body graph, es parasti latviski saku vienkārši cilvēka dizaina kartē, ja? Kurā ir attēlot tie 9 enerģijas centri un to savienojumu ar vārtu un kanālu starpniecību. Ja? Tie cipariņi enerģijas centros ir tā saucamie vārti un tie tilti, kas savieno visus šos centrus, tie vadiņi, ja, vai saucam, kā gribam, ir kanāli. Lūk, un ja mēs paskatāmies tā kā uz sāmiem, mēs redzam, ka kreisajā pusē ir redzama kolonna, virs kuras ir rakstīts dizains, un šajā kolonnā ir visi planētu apzīmējumi, visu to planētu, kas ir ņemts vērā cilvēka dizainā. Manā mājaslapā gan var atrast arī Hīronu un Lilitu, ko klasiski cilvēka dizainā neskatās, bet viņi šeit ir attēloti. Tajās kolonās viņi ir, bodygrafā iekrāsot viņi nebūs. Tāpēc, ka, redzat, piemēram, šajā piemērā Rauruhu Lilita ir neapzinātā Lilita 19. vārtos, un 19. vārti viņam nav iekrāsot, tāpēc, ka to neņem vērā nosko definīciju. Ja? Bet arī tur es iekšā neiešu šajā mirklī. Vienkārši gribu pateikt to, ka ir daudzas tā sauktās slēptās aktivācijas astroloģijā, uz kurām es skatos, bet viņas neizmaina tavu cilvēku dizaina karti. Ja? Tavu cilvēku dizaina karti ir tavu cilvēku dizaina karte. Vienkārši tas, kā mēs varam pielikt šo astroloģisko slāni, tas jau ir cits stāsts.
Nu, lūk, un tie, kas gāja panākumu kodeksu, tie arī panākumu kodeksu, ap citu, kāpēc uz viņu atsaucos, tāpēc, ka viņš joprojām ir brīvi pieejama programma, 14 dienu ceļojums cauri ļoti daudzām aktivācijām, kas gan ir tieši no personības puses, bet jā, tā kā ar to vēl projām var iepazīties, meklējot arī visus linkus. Nezinu, visvieglākais droši vien būs caur Instagram, es domāju. Nu, lūk. Bet tā tad. Kreisajā pusē tas dizaina stabiņš, ja? Tā ir mūsu neapzinātā kartes daļa. Ja tu skaties manā mājaslapā, tas ir tas stabiņš, kurš ir rozā krāsā. Savukārt, labajā pusē ir personība. Personība ir tā apzinātā daļa. Un manā mājaslapā tas ir zaļā krāsā. Klasiski astroloģija skata tikai personības pusi. Kā tas būtu jāsaprot, ka klasiski astroloģija skatās personības pusi. Tā mūsu astroloģiskā karta ir tā, ka cilvēka dizaina ir personība. Nu, lūk, bet cilvēka dizains koncentrējas uz arī dizaina integrēšanu. Ja? Un dizains, kā jūs teicat, tā kā neapzinātā puse. Protams, mēs ar apzinātību viņu apzināmies, un tā kā mēs iepazīstamies ar savu cilvēka dizainu, mēs arī daudz ko varam, tas mums var palīdzēt apzināt šo savu neapzināto pusi. Bet dizains ir tas, ko mēs pēc būtības nevaram tā kontrolēt. Ja? Gluži tāpat, kā tu nevari savai sirdī likt pukstēt citā ritmā. Dizains ir tā kā mūsu forma, un kopumā tas māca, mums ir jāpadodas savai formai. Tā kā jāieklausās savā ķermenī. Ja? Protams, arī ar zemapziņu mēs varam strādāt un visiem šiem psihes procesiem ar hipnožu un kaut kādu meditāciju palīdzību un tam līdzīgi, ja? Bet pēc būtības, lielos vilcienos tas ir tas, kam tev ir vairāk jāļaujās, ja? Pēc cilvēka dizaina. Nu, lūk. Un ja astroloģija vairāk ir par šo mūsu personības pusi, par to, ko mēs par sevi domājam, ja? Jo personība ir tas, ko es domāju, kas es esmu. Ja? Tāpēc arī ejot pie astrologiem, bieži vien to, ko viņi stāsta, mums ir tā, jā, tas tā ir. Ja? Mēs tā kā piekrītam, mēs to parasti par sevi redzam, un jā, tā ir mūsu personība. Es domāju, ka es esmu šis. Patiesībā es esmu vēl daudz kas vairāk, ja? Jo tur vēl dizaina puse pieslēdzās. Tā kā es teiktu, ka strādājot tikai ar savu astroloģiju, mēs nevaram tikt tālāk par prātu. Jā, astroloģija arī mums daudz ko var pavēstīt, ja? Par zemapziņu, psihes procesiem. Nevēl savulaik to astroloģiju izmantoja arī slavenais psihiatrs Karls Jungs. Un tomēr šodien mēs esam daudz apzinātāki nekā pirms 100 gadiem, nekā pirms 50 vai pat 20 vai 10 gadiem, ja? Cilvēka apziņa paplašinās, un to var redzēt ar katru nākamo paudzi, kas ienāk. Tāpēc es uzskatu, ka cilvēka dizains ir brīnišķīgs tilts starp to pasauli, kas vēl nav atmodusies, un starp to, kas jau ir atmodusies. Ar savu prātu ir jāstrādā tāpat kā ar savu ķermeni, vai ne? Bet iemācīties, ieklausīties savā ķermenī caur šo apzinātības prizmu ir kaut kas pavisam cits nekā tikai caur racionālo prātu. Nu, lūk. Un šī izaicinājuma ietvaros es tev izstāstīšu būtiskāko, kas tev ir jāzina, lai nokļūtu tuvāk sev. Mēs mācīsimies kāpt laukā no tā sava prāta, ja? Jo tas ir pamats cilvēka dizainā. Nu, lūk, un tā kā mēs šobrīd atrodamies uz pārmaiņu sliekšņa, par ko es jau iepriekš esmu padalījusies gan Telegram kanālā, gan bija ieraksts Instagram atrodams, nevis bija, viņš joprojām tur ir atrodams, rekuris, tie, kas redz bildi, esmu ieliks arī prezentācijā to attēlu, kā tas ieraksts izskatās, tur pārmaiņu laiks 2027. Tādā zilā krāsā šo ierakstu var atrast, manā, gan Telegram kanālā viņu var atrast, gan Instagramā. Nu, lūk. Var sakot, ir ļoti būtiski izprast, ka drīz mēs vairs nevarēsim dzīvot kā pirms tam. No plānošanas laikmeta mēs pārējām uz individa laikmetu, kurā nekas nevar būt svarīgāk, kā iemācīties uzticēties sev. Pazīt sevi, ieklausīties sevi, pieņemt lēmumus saskaņā ar savu unikālo lēmumu pieņemšanas stratēģiju. Tas būtu pamats, lai izdzīvotu. Tieši tāpēc arī es šo informāciju gribu tev iedot tiešām pieejamā veidā, pilnīgi bez maksas, jo man nav tā kā, man neliekās, ka tā informācija būtu jātur uz kaut kādas atslēgas un ka viņi būtu jādod kaut kādiem tikai īpaši izredzētiem. Man liekas, ka tas ir vienkārši jāzina katram. Un tāpēc tas, ko es šodien varu iedot, ja, es tev varu iedot tos pašus būtiskākos, svarīgākos
punktus no cilvēka dizaina sistēmas, kas tev var palīdzēt tuvākajā nākotnē un vispār nākotnē. Ja tu to liksi praksē. Nu, lūk. Tā kā arī tas, uz ko mēs ejam, tas aizvien būs kapitālisms, bet cita veida kapitālisms. Tāds, kas balstīts uz individa vēlmi, sekot savām pārliecībām, veidot savu uzņēmējdarbību, strādāt sev, darot darbu, kas piepilda. Ja? Cilvēki vairs nebūs gatavi strādāt tikai par algas čeku un kaut kādu sociālo garantiju dēļ. Ja? Tas laikmets ir beidzies. Un visticamākais, ja tu esi šeit un klausies manu sakāmo, tad arī tu to ļoti spēcīgi izjūti savā dzīvē. Ja? Kad liekas, nē, es vairs tā nevaru, es vairs negribu tikai tā algas čeka dēļ. Ja? Man vajag kaut kādu jēgu, man vajag dziļumu, ja es gribu darīt to, ko es tiešām gribu. Un reizēm mēs nezinām, ko mēs gribam, bet jūtam, ka vairs tā kā nevar pa vecam. Ja? Nu, tad jānāk pie manis. Nu, lūk, katrā ziņā neskatoties uz visu iepriekš sacīto, es nevienā mirklī nediskreditēju pliku astroloģiju, un es to pliku astroloģiju esmu ielikus pēdiņās, tāpēc, ka, nu kā astroloģija, plika astroloģija, man vienkārši tāds ir, es neizmantoju pliku astroloģiju, es tā vienkārši bieži mēdzu sacīt, bet tā sakot, es nepazeminu astroloģiju kā tādu, ja nevienā mirklī. Nu, lūk, un arī prāta nozīme mūsu dzīvē. Un tieši tāpēc izaicinājuma pirmajā dienā būs runa tieši par tēmu no astroloģijas. Tālūk. Tātad ar šo es noslēdzu ievada daļu un pārēju uz nākamo ierakstu, kas ir pirmās dienas izaicinājuma saturs par modalitātēm.